Čau visiem! Laiks atgriezties pie mūsu foršās rubrikas Šķilteņi un tīteņi. Šodien pēc ilgiem laikiem izdomāju, ka jāuzsēs šāds video un, manuprāt, būs interesanti. Būs dažādi eksemplāri, ko es esmu atradis SSLV, un sāksim mēs principā ar to, ka pasākums notiek sadarbībā ar Autodēnā. Un, diemžēl pagaidām mans atlaižu kupons nedarbojās. Ceru, ka kādu dienu tas atkal sāks darboties un jūs varēsiet iegādāties atskaites ar kādu patīkamu atlaidi. Bet šajā reizē mēs skatīsimies automašīnas, kas ir bišķiņ jaunākas un arī aktuālākas. Attiecīgi tas ir vienā gadījumā Audi A4B9, Audi A5B8 facelifts un arī dažādi Audi A6C7. Un te, manuprāt, būs dažādi interesanti kadri ar dažādām situācijām, gan sisti, gan kaut kas nesaprotams ar numurzīmēm un visu pārējo, tā kā skatāmies un, protams, rakstat komentāros, ko jūs domājat, vai vispār ir vērts taisīt šādas epizodes, un jums ir interesanti pasīties, kas tam mums SSLV darās ar automašīnām. Tā kā varbūt es kaut ko vēl esmu aizmirsis pateikt, ko es gribēju. Gan jau pēc video beigām es atcerēšos, ka es aizmirsu pateikt to un vēl kaut ko, bet neko darīt tāda dzīve. Neesmu uzrakstījis šeit nekādu scenāriju, ko es teikšu jums un ko es neteikšu. Principā tagad esmu piespiedis pogu ierakstīt un no brīva prāta runāju bez jebkādas scenārija priekšā, tāpēc gadās visādi misēkļi un aizmirst kaut ko, ko es esmu gribējis pateikt. Bet, sākam tad ar Audi A4B9. Tāks, te mums ir skaists. Manuprāt, B9 Allroad ir glīti. Redzam, tranzīta numuri nav vēl pieregistrēts Latvijā. Ko mums ir tādu interesantu saka? Allroads, jā, forši jaudīgākā versija divlitrīgam dīzelim, Quattro kā jau Allroadam. Norādīt pirmreizēju reģistrāciju, iespējams līzings, palīdzēsim Principā, kas viņam forši, viņam ir LED gaismas. Nezinu, vai tās ir pilnās matriks vai vienkārši ledinieki, bet labāk nekā parastie ksenona lukturi. Mašīna, protams, izstāsta glīta, 3-zonu klimata kontroli. Tā kā krēsli gan parastie, manuāļi. Tā kā no komplektācijas neizstāsta, ka būtu pati tāda kaut kādā pilnākā un skaistākā. Arī no pogām mums, manuprāt, nekā tāda, laikam, īpaša nav. Mums pat nav krēslu apsilde. No tāda. Nav arī digitālais panelis. Cik viņš prasa par to mašīnu? 17. gads, viņš prasa 15. Varbūt arī 15 pakas par tādu komplektāciju nav mazām tik slikts. Galvenais rakstīs, ka ksenona un biksenona gaismas. Var redzēt, ka cilvēks nesaprot komplektāciju mašīnai, jo mēs redzam no pirmajām bildēm, ka te nav, ka šīs ir pilnās LED gaismas, gan arī LED dienas gaismas pilnās, gan arī šeit iekšā ir, varu atvērt lielāku bildi, baigi ne, ir LED iekšā, tā kā cilvēks nezin, ko ir rakstījis, biksenona gaismas, nē, tās ir LED gaismas, bet ok. Bet par šo mašīnu. Autodēnā atskaitē nekā nebija. Paskatījos, iztērēju tā naudiņu, bet mazai par atskaiti un nekā nav, bet mums ir šeit gan ir no Audi dīlera atskaitītē, un mums ir redzams, ka FR, tātad mašīna no Francijas, 18. gadā 0, pat 3 gadiem nobraukti gandrīz 200,000, tātad 21. gads oktobris mums ir 191, 22. gads tas ir marts, principā jā, marts, mums ir jau 220,000, principā 30,000 nobraucā pusgadā, kā parasti jau šīs ārzemju mašīnas dara, tātad mums ir 22,000 un tas ir 22. gads.
ja skatāmies šeit, mums ir 209,000 un ir 25. gads. Principā varam redzēt, ka ir notīti kā minus 20,000, bet es domāju, visi 50, ja mēs ņemam vērā to, ka ir 25. gads šobrīd, un pēdējie dati bija no 22. un 22. gadā bija 220,000, tā kā principā mēs jau automātiski saprotam, ka mašīna ir tīta. Tā kā bišķiņ, bet neko darīt, tāda dzīve. Es domāju, ka te varētu būt patiesībā kaut kādi 250,000 nobraukums un notīti tātad aptuveni 50,000. Domāju, tukumā, kurš placis viņu pārdod? Autošops kaut kāds. Autošops pārdod 50,000 notītu mašīnu, un es pieļauju, visticamāk, ka viņš ir notīts bijis Latvijā. Lūk tā kā. Normāla mašīna. Tad dodamies tālāk. Nākamā mašīna man ir, paņemsim pirmo bildi, kura skaitās pirmā bilde. Es pieļauju, ka šī pirmā bilde, tātad mums ir Audi A6 C7, kurš gads 16. gads, tātad facelifts. Es vēl neesmu tik advancēts lēts to faceliftu no bez faceliftā, tātad mums ir allroads arī. Mums ir arī LED gaismas, to mēs varam atpazīt pēc priekšējiem šiem LEDiem, jo tiem, kam nav LED gaismas, viņiem ieslēgšu lielāku bildi. Pārāk liela bilde, bet viņiem sanāk, ka pa šeieni augšpusi iet LED līnija. Un šī LED līnija ir gaismām, kam ir ksenoni. Attiecīgi, tiem, kam ir ledi iekšā, jau te mēs arī redzam ledus iekšā, tad tiem ir šāda te tipa lampas. Bet tas atkal off-topics. Atkal allroadiņš. Allroadi glīti. Sakat, ko gribat. Viņi ir glīti. Viņi ir glīti. Elektroniskie krēsli, panorāma, krēslu apsilde, stūre, gan tāda nodriskāta. Pasim stūri, kaut kas viņu darīts dīvains. Kāds viņu pāršubis, kaut ko viņu darījis. Tad stūre nevisai. Tad mums nobraukums ir 220,000 ar tādu stūri. Manuprāt, jau neizstās reāli. Bet labi, pasimies tālāk. Salons. Izstās diezgan augststāvoklī. Pa krēsliem. Aizmugurē mums ir klimats. Tāda uz ātro tā tīra normāla mašīna. Mums ir Distronics, bet zin, kas ir interesanti, manuprāt, ka šeit... Reku ir full LED matrix gaismas, jā. Ok, labi. 220,000, kur mums tirgojās mašīna. Rīgā. Ok, labi. Tad es paņēmu autodienu atskaiti šeit. Braucam uz augšu. Vai drīzāk uz leju pašu. Ok, sākam ar leju. Kas mums šeit ir mašīnē? Tātad mums ir 15. gadā reģistrēta. Mums viņa ir 19. gadā Lietuvā bijusi 120,000. Un tad mums ir 20. gads Latvija 120,000, Latvija 122,000, 140, Latvijā 150 un 220. It kā izstās visi tā kā loģiski, ne? Mums ir ievesta mašīna 19. gadā Lietuvā ar 122,000. 19. gadā tad mašīnai bija 3, cik viņai 19. gads, viņai bija 16. Tātad mašīnai principā bija 3 gadi un 122,000 izklausās visi diezgan ticami. Bet tad mēs atveram vaļā šādu tabuliņu un mēs skatāmies, ka mums reku ir 16. gadā, principā pa gadu mašīna nobrauca 100 pakas. Pa vienu gadu 100 pakas. Kosmos. Tad mums ir vēl pa 2 gadiem, jau 18. gadā mums ir 270,000.
vēl bišķiņ 330,000. Principā pa 8 mēnešiem viņš nobrauca vēl 60,000. 19. gadā vēl, vienkārši kosmos. Un reku 19. gadā augusta beigas, vasaras beigas, mums ir 390,000, un tas ir 19. gads. 19. Tad skatāmies 19. gads 400,000 apaļojam. Un mums mašīna 19. gada decembrī ir Lietuvā ar 122 pakām. Tad mums ir notīti principā 280,000. 280,000. Un ja mēs tagad saskaitam reku, ir 222,000, pieskaitam 280,000, mums šobrīd ir 500,000 nobraukums šīm Allroadam. Vienkārši viņam ir ventilējumie krēsli. Stilīgi. 500,000. Iespaidīgs cipars. Iespaidīgs cipars. Visas izcilā tehniskā vizuālā stāvoklī. Vēl tas, ka viņa ir ievesta no pašas Lietuvas. Kāds ir viņu paņēmis, kad viņu ir ievedis 20. gadā, jā, viņa ir Latvijā no Lietuvas. Principā Latvijas arī viņu nopirka, viņu paņēma Lietuvā decembrī kaut kad pieregistrēja un pasties jau nākamā gadā janvārī jau viņai Latvijā. 122,000. Jā, pa Latviju nobraukusi tipa 100,000. Tehniskā apskats iziet, tas vispārējais, bet principā mums ir 280,000 tītenis. Iespaidīgi. Vienkārši kosmos, manuprāt. 200, manuprāt, šis ir viens no rekordiem, ko es esmu atradis, cik ļoti mašīna notīta. Tātad, es pat nezinu, ko teikt. Jā, viņai, es nezinu, viss ir taisīts un veikts. Varbūt viņai ir labā tehniskā stāvoklī, ja visas eļas mainīts, moš jau tur kāds restaurējis kārbas un samainīs jau otro reizi jāmainā dzinēja ķēdes un tam līdzīgi, tā kā kas ar sprauslām visu pārējo, bet pa Itāliju viņš līdz 19. gadam ir vālējis smagi. Viņš ir tik smagi vālējis, viņš principā jau pa gadu novēlēja 100 pakas. Pēc tam pa 2 gadiem novēlēja vēl principā 200 pakas. Gadā 100 pakas pirmie īpašnieki brauc. Ai. Šausmas. Tā kā šāda lietiņa atradām interesantu mašīnu. Mums ir automašīna ar 280 pakām tīteni. Uzrakstāt komentārā, vai tas ir to vērts vai nav tādu mašīnu pirkt. Avārijās vismaz pēc datiem viņa nav bijusi. Turpinām ar nākamo Audi. Mums ir šāds pirms facelifts. Arī mēs šeit uzreiz pēc gaismām redzam, ka ir LED. Nezinu, vai pirms faceliftiem viņu sauc pa matriksiem vai nē, bet principā viņiem var redzēt tos LED elementus un vēl vienā LED līnija pa augšu iet, tā kā arī var ļoti labi atpazīt, kas ir LED, kas nav LED. Tā kā krāsa tādā sarkanīga, bet man viņa tik ļoti nemazām nepatīk. Gribētos foršāki sarkanu krāsu. Bet mašīna kā mašīna. Parkingi. Nav distroniks, arī no priekšu varēja pateikt. Ir krēslu apsilde. Tāda parasta mašīna, kas mums te ir. Te īpašnieks arī nesaprot, Xenon, Leder, Navi. Parasti to visu raksta kaut kādos mobilos un vēl kaut kur, bet principā viņam nav Xenons. Viņam ir LEDs. 192,000 nobraukums. Un pastīsimies, ko mums rāda autodienā. Autodienā mums šeit rāda principā neko tādu baigi aizraujošo. Mums ir 200 eiro 17. gadā, 200 eiro 18. gadā. Vācijā es gan nesaprotu, ka te ir viens datums, tas ir janvāris vai 2 reizes netikusi avārijā vai kas, bet mums ir 2 reizes vienā mēnesī ar
1200 eiro un 2500 eiro. Tā kā kaut kas ar to mašīnu ir bijis, cik traki, kas ļoti grūti pateikt pēc bildēm, skatoties vizuālo mašīnas. Baigi man nenāk nekas uzreiz tās kaut kādas, pieņemsim, ko es biežāk var redzēt, kaut kādas līnijas nav noregulēti, haube un tam līdzīgi, izstāsta diezgan ok. Bet, jā, normāli. Tā kā kaut kas viņu bijis, nobraukums varētu būt, vismaz atskaitē gan nekādi nobraukumi nav nofiksēti, tā kā pa nobraukumiem neko nevar pateikt. Audi datubāze arī neko neredz, tā kā pa nobraukumu šeit ir liels jautājums, bet viņai bišķiņ kaut kas viņai bijis. Ja nobraukums ir īsts, kam es neticu, ņemot vērā iepriekšējos stāstus, tur 16. gada mašīna ar 500 000. Tā kā, šeit ņemiet vērā tie, kas to mašīnu skatās, zin, ka viņai bišķiņ kaut kas viņai ir bijis. Turpinam nākamo mašīnu, kas mums ir atkal A6 C7, atkal prefs, biturbo, forša numurzīme, krāsa arī forša. Man vizuāli šī mašīna patīk. Ļoti glīta, salons, ok. Man pietrūks, ka C7 viņiem nenāk, pat faceliftiem nevar dabūt digitālo paneli. Ja C7 faceliftam nāktu digitālais panelis, tā mašīna būtu 5 reizes modernākā izskatā nekā viņa ir ar parasto. Bet, diemžēl, tikai to mēs varam dabūt C8. Elektriskie krēsli, tāda mašīna, atmiņas krēsli, bet, biturbo. 3 biturbo, pilna servis grāmatiņa, full LED optika, tā kā te vismaz cilvēks saprot, ka viņam ir LEDs, pieejama kā ar vertikāla atskaite, 288 000 nobraukums. Forši, Jelgava. Labi, skatāmies, ko Jelgava piedāvā mums. Braucam uz leju, Jelgava mums piedāvā pirmajā mēnesī zaudējumi aptuveni 400 eiro. Arī priekš pilnīgi nulīts mašīnas 400 eiro nav nekas. Tad viņu ir Vācijā kāds atkal pārdevis pa 40 pakām ar 50 000 nobraukumu 19. gadā. Principā viņa ir maz braukusi īstenībā. Un visās, ka viņa bijusi Dānijā arī pasies pa 3 gadiem. Principā viņa nobraukusi 40 000 pa 3 gadiem, kas ir ļoti maz priekš ārzemēm. Un tad mums ir 21. gads, vēl 2 gadi nobraukti, vēl kaut 70 000, tā kā diezgan legit. Tad mums ir vēl 2 gadi, principā mums ir nobraukti 100 000. Tā kā nobraukumi diezgan izsekojami un izskatās, ka pēc visām reģistrācijām visu pārējo mums nobraukums varētu būt īsts 280 000. Jā. Pat nav nekas tīts. Baigi interesanti, ka viss kārtībā, samaloju. Tikai izlikās. Principā, jā, 24. gadā gājis tehnisko apskati un viss ir kārtībā. Ļoti interesanti, ka viņš izgājis vēl pagājušo tehnisko apskati, kad nebija spēkā jaunie normatīvie, kur liek vieninieku pār DPF un visu pārējo. Būtu interesanti, kas būtu, ja viņš būtu gājis 25. gadā vai DPF, tur viss ir kārtībā. Bet 280 000. Un šeit arī 280 000. Tā kā varētu būt, ka diezgan patiesa nobraukums. Un cilvēks, kas skatās šo mašīnu pa 15 pakām, pats sākums C7, krāsa ir interesanta. Tā kā varbūt pat šo mašīnu īstenībā, ja viss ir legit un nav sista, 15 pakas. Bišķiņ pat, kas viņam nav komplektācijas izmaiņam diezgan tā tīri laba distances kontrole, ledi, panorāma, tā kā īstenībā arī diezgan laba, un ja mēs ņemam vērā, ka nobraukums ir diezgan paties, gan jau, ka šī nobraukuma viņam ķēdi vajadzētu mainīt, bet glīta mašīna ledi, es domāju, ka šī mašīna varētu būt vērta vismaz viņu apskatīties.
ejam uz nākamo mašīnu. Mums ir 11. gadā 6, principā 11. gadā vēl nāca C6, tā kā tas ir līdz ar. Un te jau mēs pēc bildes varam redzēt, ka mums šeit ir ksenoni, te ir ksenoni, un man C7 to vispār es tagad uz mašīnām, kas skatos, es meklēju tikai ledus, jo ksenoni tā ir veca tēma. Protams, tur kaut kādam Audi 80 vai B5 vai kaut kādam tur C6, jā, protams, ksenoni krutākais, bet C7 jau un B9 tikai ar lediem jāskatās. Pirmkārt, vizuāli glītāka mašīna, otrkārt, gaisma krietni labāk un modernāk. Bet kas mums ir tā tīri parasts C7? Parastais krēsli, tāds basics, pilnīgs basics, nekā tāda īpaša, manuprāt, komplektācijā nav, vienkārši parasta mašīna, vismaz elektriskie krēsli parastiem 260,000 nobraukums. Jā, Talsos pārdodās šāda mašīna, un ko mums saka AutoDNA? Mums ir bildes no izsoles, kas ir bijusi 17. gadā. Tā kā vērsies vaļā. Jā, visādas bildītes, bet nekas būtisks. Ok, mums ir arhīva fotogrāfijas, mums ir informācija, kā 17. gadā mašīna pārdota 150,000 nobraukumu, 17. gadā. Vācijā pa 18,000. Kas mums tālāk ir? Mums ir kaut kādi dati par pašu mašīnu. Principā nekādas informācijas nav. Žēl. Mums ir 150,000 17. gadā. Te mums ir principā 17. gads, 150,000, te mums ir 268,000 un 25. gads. Principā pa 8 gadiem novēlēt kaut kādus 100,000, atkarīgs, kur mašīna braukusi un kā, bet varbūt optimistiskākajā variantā arī tas ir tā kā te tiek stāstīts. Tā kā izstāst, ka šī mašīna, neskaitot to, ka viņa komplektācija ir pilnīgi plika un nekā te nav. Cik viņš grib par to mašīnu? 10 pakas. Varbūt 10 pakas, ja tu skaties šādu mašīnu, 10,000 un gribi kvatru. Varbūt var skatīties, bet man kaut kā pārāk plika. Dodamies mēs uz šīs dienas nosacīto buķeti. Atvērsim atkal pirmo bildi. Kur ir pirmā bilde? Šī. Ok. Mums atkal, kā mēs redzam, mums ir ksenona lukturi. Mums nav distroniks nekur iebūvētas šīs lēcas, tā varētu teikt. Kvatra, nav S-lines. Arī tāds parasts C7. Neko. Viņš ir kurš gads? 15. Jā, izstāst, ka viņš ir facelifts. Ja pieņemsim, es vēl vienu triku pasāstīšu, ko esmu sapratis par šīm laikiem, respektīvi šeit. Redziet, ko es iepriekš teicu, faceliftam LED līnija, ksenona lukturiem LED līnija iet pa augšu. Prefam ir šitien te pa apakšu ir LED līnija, ja tas ir matriks LED gaismas, ja tā to varētu devēt, jo tās matriks gaismas, viņas arī dalās vairākās, viņas ir parastie LEDi un ir vēl matriks gaismas, tā kā tur arī vairs, nav viss tik vienkārši, jo nevienmēr LEDi nozīmē, ka tev ir matriks. Un principā, ja tev ir matriks, tad tev būs arī priekša skrejošā šīs dinamiskā pagrieziena, ja tev ir tikai LEDi, tad tev būs dinamiskā aizmugurē un priekša būs parastā. Bet ok, beigsim muldēt. Man tikai liekas, bet man šķiet, ka pieņemsim šīs durvis pasažiera, viņas ir citā tonī. Un nevar saprast, vai tas ir, kurš tonis ir pareizais, vai priekša vai aizmugura. Vairāk izsās, ka priekšas tonis ir pareizāks. To mēs uzreiz varam pamanīt. Te arī baigi interesanti, te ir viena bilde šāda, un tā ieliksim vēl vienu bildi, bišķiņu paeditot, kāds
Laikam aizmirsis bildi izņemt ārā vienu. Nu, ir atmiņas krēsli. 201,000 nobraukums. Viņam ir 8 robi, tātad, ja 8 robi, viņam jābūt biturbo. Bet te nav teikts, vai viņš ir biturbo. Bixenons, jā, to viņš zina. 8 pakāpņu teori, 155 kW. Sauciet mani par kaut ko, bet, manuprāt, 8 robi nāk tikai Tiptroniks un tikai biturbo. Vai arī tur ko 7. vēl nāk trīnīšiem. Labi, lai būtu teicamā stāvoklī. Viss labi, skatāmies, kas mums ir atskaitē. Atskaitē mums nav bildes. Mums ir Beļģija, reģistrēta 15. gadā. Mums ir 16. gadā 3000 avārija. 16. gads, jā, 3000, 500,000 nobraukumu, un tad mums ir lielais ķēriens. Mums ir riktīgs šķiltenis, un ja mēs te skatāmies pēc vismaz zīmēm, ka cietusi priekšā un principā aizmugure, un bojājuma vērtība principā 30 līdz 34 tūkstoši, man ir grūti teikt, ja pieņemsim viņai 16. gada mašīna, un A6 nekad nav maksājis, lai kādā bāzes komplektācijā tik maz. Lai gan es domāju, ka šis cipars ir uz pilnīgu mašīnas norakstīšanu. Es tā domāju, tā kā te ir diezgan gan salona bojājumi, šasijas un vispārējais, tā kā šī mašīna, kas ir teicamā tehniskā stāvoklī, viņa ir cietusi. Ja mēs atgriežamies pie bildēm, tad, var redzēt, ka te pēc krāsām kaut kas nav riktīgi, jo, ja mēs te skatāmies pēc zīmēm, ka tieši vidus ir bijis palicis neskarts, tad, principā, vidus ir varbūt pat aizmugurējās durvis. Varbūt. Vai priekšējās. Tas nav tik būtiski. Bet mums ir, 120,000 17. gadā, un 18. gadā reģistrēta Latvijā 124,000, tātad, principā, viņu Beļģijā vai viņu ir pārdevuši uz Latviju, jau tā kā šķilteni, un Latvijā viņi ir uzcelta augšā un pārdota vai kā, bet, principā, no 18. gada viņi ir Latvijā, un tas nobraukums arī varētu būt tāds, kāds šeit ir norādīts, ar nelielu āķi, kā viņa ir bijusi ļoti, ļoti sista. Ir kaut kāds placis, kas te viņu tirgo, kas pa placi? Car 888. Domāju, ka te varētu būt, ko viņi vēl te piedāvā, vēl kaut kādi Audi ir. OC6, A8, A5. Vispār varētu pa šo placīti paložņāt un pameklēt, varbūt te viņiem vēl ir kaut kādi. Vispār jūs varētu komentārā uzrakstīt kaut šitādus shady placīšus, kaut kāds auto dealer LV, bet mājaslapā ir Car 888 LV. Tā kā te varētu ielīst iekšā un pasīties, ko viņi piedāvā. Bet kā mēs redzam, vismaz viņi piedāvā totālu šķilteni. Tagad mēs ķeramies pie saldā ēdiena. Un saldējs ēdiens ir šis Audi A5 facelifts. Te ir ļoti interesanti. Pasīsimies sākumā bildes. Pēc bildēm skatoties, normāla mašīna. Divīts, parastie krēsli. Respektīvi tāda standarta mašīna nav kvatra, vai ne? Tad viņiem ir tas variators, kārba. Nevienam neiesaku variatoru. Pilnīgi, bet mums ir, kā es varu tikt atpakaļ? Labi. Skatāmies, mums ir numurzīme bildē NZ9240. Sludinājuma numuros te ir rakstīts NZ9352, kas jau ir bišķiņ shady. Un šis VIN numurs, viņš neatbilst šai mašīnai.
attiecīgi lidās ieiešu CSDD. Reku, es ielieku numurzīmi, kas ir NZ9352, kas ir norādīts sludinājumā. Tad mums šeit rāda, ka tas ir Audi A4 Avant 17. gada ar 165,000 nobraukumu, vai ne? Un tas nav Audi A5. Kāpēc šeit cilvēks? Manuprāt, ka diezgan apzināti, jo ir ne tikai numurzīme nepareizi, bet arī VIN numurs, jo mēs VIN numuru ieliekot iekšā arī CSDD meklēšanā. Ieliekam mēs meklēšanā to pašu VIN numuru. Mums ir tieši tā pati mašīna, tātad ir apzināti ielikts nepareizs gan VIN numurs, gan automašīnas numurs, bet kur ir āķis? Āķis ir tajā, mēģināšu jums uztaisīt bišķiņu lielāku bildi, šādi te. Šī ir atskaite no Audi par automašīnu to nepareizo numurzīmi un VIN numuru. Tātad mums ir arī mašīna no Francijas, 17. gada, kā jau teicu, arī CSDD datos rādās, un viņai arī notīta 160,000 notīti. Tātad, principā, ja kāds zina šīs mašīnas Audi A4 Avant īpašnieku, kam ir šāda numurzīme NZ9352, pasakat viņam, ka viņam mašīna ir tīta pa 160,000. Jo šis ir Audi A5 un bildēs ir cita numurzīme. Tātad te kaut kas jau neiet kopā, pilnīgi neiet kopā. Bet pateicoties man draugiem, es dabūju šīs automašīnas NZ9240 VIN numuru. Un ejot autodienā atskaitē, mēs skatāmies, protams, mums ir bildes no pirkšanas pārdošanas kaut kādā, kas tas pa gadu. 19. gadā ir bijusi pārdošanā, tā kā viss ir kā parasti. 19. gadā mašīna viss ir kārtībā, nekā traka un slikta. Tātad 16. gada mašīna, 19. gadā mums ir pārdošana 110,000 nobraukums, cik viņai šeit rādās? Nerādās vispār. Pagaid, NZ9240, NZ92, es esmu meklējis, jau bišķiņ gatavojies. Ir ievietots nobraukums 250,000, ok. Tātad mums ir 19. gads 110,000, mums ir 23. gads 400 līdz 600 eiro stikla bojājums, nekas traks. Bet tad mums ir interesanta detaļa, ka Vācijā 23. gada novembrī mums ir 23 līdz 26,000 zaudējumi. Un tas ir ar odometru 252,000. Cik te bija? Jā, principā ar odometru tāds pats kāds ir CSDD reģistrēts nobraukums. Līdz ar to es domāju, ka tā mašīna principā nav bijusi kaut kur ļoti ilgi, ja viņa bija avārija novembrī, tad 24. gada jūlijā viņa ir reģistrēta Latvijā. Nobraukums nav tīts, bet viņa ir Jelgavā mistiski. Es pieļauju situāciju šādu, ka šī mašīna tika aizvesta no Vācijas, kur bija avārija uz 26,000, attiecīgi pilnīgi norakstīta, aizvesta uz Lietuvu. Lietuvā viņa ir salikta kopā, un tad vienkārši Latvijas kāds perekups no Jelgavas ir viņu nopircis un tagad tirgo. Tāds ir mans redzējums, kas ar to mašīnu bijis. Un kas ir vēl dīvaini, ir, ka man ir aizdoma par to pašu iepriekšējo Audi A4 Avantu, kuru runāju, kam arī NZ numurzīme, ka šī mašīna arī bijusi tirgojusies tajā pašā Jelgavas placī, kas ir kaut kāds AZ auto. Man ir tāda nelāga aizdoma. Diemžēl viņiem nav historijas ar pārdotajām mašīnām, jo reku ir vēl viens NZ, arī viņam ir viena mašīna ar NZ numurzīmi, reku ir vēl viena NZ, tā kā es domāju, ka šajā placī
ir arī Jelgavā tas Audi A4 ir pārdots. Labi, šis ir Latvijā bijis ilgu laiku, tā kā es domāju, ka te ir apzināti kaut kas darīts, speciāli mēģināts slēpt, lai maldinātu potenciālos pircējus. Tā kā Jelgava, uzmanieties, varat pārbaudīt šo mašīnu, pačekot, bet principā viņai ir bijusi norakstīta. Es domāju, ka tā visa mašīna ir pārkrāsota un salikta atpakaļ, un Dievs vien zina, kas ar viņu ir. Varat vien pārbaudīt tie, kas grib viņu pirkt vai skatīties, vienkārši pārbaudat lukturu datumus, vai lukturis ir tā pašas 16. gada ražojuma vai nav. Tā kā tā, es domāju, ka šodien mums bija diezgan interesants mašīnas, diezgan labi tīteņi, un jā, diezgan sarežģīti ir pirkt mašīnas, un kāpēc šobrīd vairāk es skatījos C7, jo pašam viņi ir interesanti, un arī šobrīd arī uz ielām C7 parādās krietniem biežāk. Tā kā ņemiet par labu šo informāciju, mums ir kaut kāds 5 mašīnas ar plus mīnus zinām vēsturi, un, protams, paldies Autodienā par sadarbību šo video tapšanā. Tā kā paldies, ka skatījāties, un tiekamies nākamajā rubrikā par ikdienas automašīnām, es tā pieļauju. Un noteikti, ka jūs skatāties šo video, jau būs iznācis Audi A6 C8 video, tā kā viss notiek, gatavojamies Auto Exotica. Šobrīd vēl īsumā gaidu reflektoru atjaunošanu no Chroms LV. Un, principā, mana mašīna ir plus mīnus gatava, vajag tikai lukturus. Tā kā tā, labi, paldies, ka skatījāties, un tiekamies vēlāk!